Es esmu Martis. Es devos uz Itāliju. Kā jūs lasīt, tas ir, latviski varētu izdomāt skieti, īstenībā tas ir kieti. Un ar skieti jūs nekur netiksiet, jo neviens nesaprot neko. Tā kieti pilsēta ir šeit, un es devos no šeit no Romas. Runājot par organizatorisko to tikšanas turieni, es tā ievadoju Romā, un tas bija visa informācija, kas man ir, man jātiek ir uz kieti. Un tad es uz savu galvu izdomāju, kā es tieku, izvēlos vai autobusu vai vilcienu. Metro īpatnība ir tāda, ka grūti atrast tos metro stacijas, kuras jāizkāp, un tad pēdējā brīdī es izlecu, lai tiktu uz autoostu, un tad uz jautājumu, kur ir autoosta, box ofisā klērks man parādīja tā. Tad es arī tā gāju, un tad es izmocīju tā kaut kādā itāļu, nezinu, kropīgā valodā, es atceros par izteicienu, atradu savu autobusu, un tad devos pāri visai Itālijai uzskaitīt. Un tā kultūra ir tāda, ka visi pīpē visur, un nav tādas nepīpētāji rindas, tu vienkārši stāvi mākonī un to pārciet. Tā. Tad es laimīgi nonācu tajā ķertī, paldies Dievam. Un visa komunikācija man gāja caur Latvijas mobilā telefonu internetu, caur e-pastu. Es sarakstījos. Vienīgā diena, kad man meitene, ar ko es komunicēju atbildēju, bija tā diena, kad es biju ievados Itālijā. Tātad tie ir mani kolēģi, kas bija apmaiņā. Šī meitene no Slovākijas, viena no Krievijas, divas krievu meitenes mums tā kā negribēja komunicēt, viņas tā arī savā starpā. Tā ir mana istabas biedrene Sofija, komentāru nebūs, mēs dzīvojam divatā istabiņās. Tas ir Džunjāns no Dienvidkorejas, tas esmu es, un tas ir rumānis. Rumāņus ne jau par čigāniem, viņi ļoti apvainojās, un Rumānijā čigāni, viņi neuzskata sev par tādiem mūsnēm. Tad mums tā grupiņa maz, mēs pavisam 8 bijām ļoti draudzīgi. Ļoti daudz, tā bija tāds kultūra šoks, jo no tādām interesantām lietām ir, kad visā Āzijā bērni tic, ja viņi raksties dziļi zemē, viņi aizraksties līdz Eiropai. Tā kā mēs varam rakties uz Ķīnu, tā viņi uz Eiropu. Tad par Rumāniju bija daudz pārsteiguma. Grieķi nevar izrunāt č, tātad čīz ir cis, un pīči ir bits, tā kā ļoti tādi. Kurjos gadījums, kad man istabas biedrene prasa no manis kiss. Un es nesaprotu, kas nozīmē, bet viņi grib no manis tikai atslēgas. Tā ir mana pilsēta ķertī. Parkojās, ka jūs redzēt visu, kā grib. Tā ir pilsētas daļa, kur es dzīvoju, pilnīgi jauna uzcelt pilsēta, jaunas kojas, labi iekārtots, vienīgais mīnus. Internets ir tikai vestibilā, kurš ir ļoti lēns, un virtuve ir ar ierobežotu laiku, un arī uz visu bloku pirmajā stāvā. Tātad šis ir skats no mana loga, tas ir tas, es dzīvoju industriālai, tajā daļā šeit ir tas apēr ķetī, kā no augšē, tas tā vecpilsēta, ieliņas ļoti mazas. Tas tā kā Vecrīga atgādina Vecrīgu, ļoti daudz baznīcu, ir arī, principā atgādina Rīgu, tikai mazliet mazāk. Jā, un dienas vidū trakie turisti no Dienvidkorejas, Latvijas un Rumānijas staigā atkārt ielas ir izmiruši, jo ārā ir kādi 40+ grādi. Tad transporta īpatnības ir šādi smaidīgi autobusi. Vēl ko es varu pateikt, tie, kuri brauks, ja jūs gribat kaut kur braukt, stāviet autobusu pieturā, lūdzu pamājiet ar roku, savādāk autobusu aizbrauc garām. Mēs aklimatizējāmies pēc nedēļas. Un šis ir vakars, pēc Mocarta koncerta bija Mocarta festivāls. Es nezinu, kāds sakars viņam ar ķetī, bet viņi laikam liela Mocarta cienītājiem, tad mēs arī aprīkojam šo koncertu. Tā. Diēta. Pārsvarā jūs dabūsiet pārtiku no makaroniem, kā jūs redzat, šeit varat izvēlēties kādu gribat. Tas ir tas, ka arī ko itāļi ēd. Viņi ēd makaronus un šausmīgi plāns gaļas ķēlītes. Tas man nebija pieņemami. Un vēl, ja jūs gribiet aizvanot itāļu virtuvi, ja viņi jums pagatavo makaronus, lūdzu uzlejiet kečupu virsū. Tas būs tā kā spļāvīna sejā, nevajadzēs spļaus. Un pīcas un tam līdzīgi ēdieni ir ļoti daudz, tā kā meitenes ir aizmirst par diētu.
puiši arī, jo ir ļoti karsts, un tas nozīmē, ka ir šāda tipa ēdieni, kebabi, kur ir liela austrumu ietekme, un alus, protams, alus viņiem ir garšīgs, priekš mūsu standartiem. Tātad sabiedriskās aktivitātes šeit ir no Food and Drink Party. Mums dienkorejietis taisīs suši, kurus viņu valodā saucas kimpa, bet tas ir tas pats suši, tikai dienkorejiešu. Es pagatavoju šausmīgi garšīgas zirņus no spilvas burciņas. Jā, tas Food and Drink Party. Un tāpat balīts mums sākās no trešdienas līdz svētdienai konstanti. Grūtības bija ceturtdien, piekdien iet uz slimnīcu. Šeit ir tāds milzīgs lācis no arheoloģijas muzeja, ļoti interesanta ekskursija bija. Un te viens no šīs ir katru jūliju notiek, tas saucas Toka Party. Mūsu kaimiņu pilsētā Peskarā, kas ir tāda nakts atpūtas pilsēta, kur ir bāri, diskotēkas kilometriem tālu, un blakus ir jūra. Tad blakus, kā redzam, Itāļi nezinu, kāpēc pielūdz Heinikenalu, Togas, Laura Vainaga, viņam tāds festivāls notiek. Pa sociālo programmu pārsvarā bija balītas, ekskursijas bija pa blakus pilsētā, tad mēs devāmies uz Romaru, ar kolēģiem bildes šeit nav. Tas iemesls, kāpēc galvenokārt devos uz Itāliju, vai ne tādēļ, tā blakne manam ceļojumam uz Itāliju bija vispārējā ķirurģija, ko es varu no prakses teikt, kad ļoti daudz iemācījos. Latvijā tik daudz nebija redzējis par to darbu, var teikt, ka viņi operē ilgāk. Es teikšu, ka mēs operējam labāk, jo rādītājs, kad operē ārsts rezidents, kurš to beigšanai 40 minūtēs noliģēt 4 asinsvadi, nav pārāk spīdošs rezultāts. Par profesoriem. Mans profesors nerunāja angliski praktiski, yes, no varbūt bija. Bija viens profesors, kurš atgādināja, mūsu profesors bija dusmīgs, es sajūtos kā mājās, tad viņš runāja man angliski ļoti labi. Pārsvarā sarunājos ar žestiem, klausīt angļu valodā rezidentiem, un pirmajā nedēļā viņi man paziņoja, ka man vieglāk būšot iemācīties itāļu valodu. Un tad es kā muļķis staigāju ar translatoru pēc visu slimnīcu un skatījos, ko es tur tā. Bet visā visumā ļoti daudz iemācījos, un principā, ja kaut ko nesapratu no operācijām, kas bija kolektomijas, visa galvenā ķirurģija tur. Un varēja apsēsties ar kādu profesoru un vienkārši izrunāt. Un tas ir no mūsu ēdnīcas, itāļu pavārs, un tad es saku paldies par uzmanību.